Es esmu papētījis tavas dziesmas, ja? Un, vienkārši, es varētu vienkārši apgalvot, ja, kaut ko, bet es paiešu cauri. Ja, dziesmām, lai man nav pat jāapgalvo. Piemēram, viena tāda dziesma, tur aiziet visiem zināmais tekstiņš, tev piedzims bērns. Jā. Okay, tā var būt. Jā, tā var būt. Tad dziesma Māsa upe. Kur ir teksts, ka Māsa upe ir tas tieši, kas meiteni par sievieti pārtaisa. Exactly. Tas ir reiz mēnesī tāds process, kas meiteni par sievieti pārtaisa. Tā var būt. Tad ir dziesma vienāls signāls, ja, kur ir sakustas zars, un zari sakustās krūmos. Jā. Man liekas, ka dažādu iemeslu dēļ, bet atceroties iepriekšējās dziesmas, man liekas, ka konteksts skaidrs. Ja? Tad ir dziesma, piemēram, kolekcionārs. Lūdzu, atnāc no rīta uz tēju, es tevi gaidīšu pilnīgi kails. Jā. Jā. Tendenciozi ļoti. Tendenciozi uz pusnakts tematiku. Bet patīk tā tēma. Es ko saku? Nē, taču baigi labā, es kā komplimentu to saku. Jā. Cik tad var dziedāt? Pie gaujas, es pie ventas, tur nekā tāda. Miljardiem zvaigžņu. Jā. Kas tu būtu, ja tu nebūtu dziedātājs? Nezinu, droši vien, ka sportists. Visdrīzāk. Bet es esmu atradis, starp citu... Nē, ko? Es izpētot visu šajās dziesmas, es tev atradu perfektu nodarbošanos, un tev pat nekas nav jāmaina. Un mēs speciāli uztaisījām video, lai to parādītu, ka pat ar visu to, ko tu dari, tu vari palikt turpat un pieķert vēl halčus. Lūdzu video. Šis bija super. Tas tev būs arī dāvanā, ja? To tu vari pielikt mašīnai aizmugurē kaut kur pielikt. Numuru neierakstījām. Sorry, bet to jau atsevišķi. Un principā nekas pat nebūtu jāmaina. Saprāt? Viņš ir reāli praktiski, kodi pareizie. Ideāli vienkārši. Pilnīgi skaidra tematika. Dziesmas, tātad. Ļoti labs video sižets. Jā. Ļoti labs. Jā, paldies. Mēs filmējām viņu. Paši filmējāt? Nē, atradām YouTube. Kurā dienā? Come on, tagad jāņemās.